Labdien, Ester! Tātad projekts ir pabeigts, izskatās viņš aptuveni šādi. Šeit gan vizuāli man nav sietas ielikts, es tur nesāku šobrīd, teiksim tā, tērēt laiku uz to sietu vizualizāciju, bet, ir saprotams, ka tas sietas ir šis te. Tas ir tas, par ko mēs runājām. Es sazvanījos ar piegādātāju, noskaidroju, ka šo sietu viņi mums var piegādāt 2 līdz 3 nedēļu laikā. Tā kā no apstiprinājuma brīža es viņam dodu startu, ka mums tas ir nepieciešams, un tad viņi attiecīgi mums piegādā. Tātad rokturis rīli tā kā gribējām, 20 cm gari, 2 rokturi, fasādes atvēršana 110 grādos, viena un otra. Durvis ir sadalīta proporcionāli pa vidu, bet ņemot vērā materiāla specifiku, tātad vai nu mēs dalām tā kā ir šobrīd, jo materiāla garums ir metrs, tad šim sietam garums ir metrs, vai nu nākošais garums ir 2 metri. Mēs, protams, varam tad attiecīgi dalīt un tad pirkt savādāks materiāls, bet noklusējumā šobrīd es esmu ievietojis uz pusēm sadalījis tikai tam dēļ, lai 4 metrīgos rullīšus mēs varam nopirkt, un no katra ruļa tad sanāk precīzi. Vai arī tad mēs pērkam 3 2-metrīgos ruļus, un tad 2 ruļi aiziet tiem garākajām posmiem, un atlikumi tad aiziet tiem īsākajiem posmiem. Tā pats rāmis ir 10 cm plats. Un sieta, teiksim tā, pildiņa dziļums ir 23,5 cm. Tā ir tā daļa, kura būs fiziski redzama. Tā, viras ir ar bremzīti, un pastāvēs iespēja to bremzi arī atslēgt. Tas ir pēc vajadzības. Tas ir kombinētās viras mums. Atvilknes 50 cm dziļas pilna izvilkuma. Man te nākas likt papildus paneli un nedaudz nozagt no atvilknes platuma tikai tādēļ, lai nevajadzētu likt šajā pusē platās vīras, un viņas ir diezgan padārgas. Tā saucamie krokodili, tām ir 155 atvēršanas leņķis, un tās ļautu teiksim, to iekšēju atvilkni likt līdz šim panelim. Pretējā gadījumā man nākas te likt papildus falšu paneli, lai es varētu pieskrūvēt vadotni un nesadārdzināt to projektu. Un tad, te ir standarta viras uzliktas, bet ir iespēja arī, ja tas spēlē lomu, tad ir iespēja arī tāda, ka vienā pusē vienkārši liekam lielās viras, bet pēc pieredzes tās viras ir tik milzīgas, ka viņas ļoti daudz vietu aizņem un bieži tur verot ciet, tad drēbes aizķerās drēbes aiz viņām. Viņas ir tiešām ļoti masīvas, tās pašeņģītas. Jā, un par šo iegriezumu, tā kā minēju, tā arī būs, ka no iekšpuses vienkārši drēbes pastums malā no iekšpuses atvērs vaļā elektrības kapi un varēs tikt pie drošinātājiem klāt. Caurule, es liku melnu kvadrātu cauruli, lai viņi kopsumā dizainā izskatītos labi. Tātad tā ir melna matēta kvadrātu caurule, alumīnija, un tai caurulītei šeit augšpusē ir tāds kā gumijas trēmele, kas liekot virsū pakaramo, viņš negribēs. Teiksim, klusāk būs. Tas ir tāds. Vienkārši mums viņas ir, mēs viņas visu laiku izmantojam, visiem mums viņas patīk, un līdz ar to mēs arī klientiem iesakam viņas likt iekšā. Tā, kas vēl tāds, un tad izmērus es jums iepriekš biju sūtījis, starp plauktiem te ir ievērots 30 cm attālums, izņemot šī daļa. Lūk, tā kā projekts ir pabeigts, gaidu no jums tad apstiprinājumu, vai jāveic vēl kaut kādas izmaiņas. Un, ja nav, tad varu dot uz ražošanu.